Labdien! Mani sauc Gints Vasaris, un šajā video es jums parādīšu pirts skolas pērienu pamatprincipus no A līdz Z, sākot ar pirtsmīļu iepazīstināšanu, apjautāšanu un pilnu visu pērienu un līdz pašam noslēgumam. Tā kā ceru, ka jums kādam tas viss noderēs un būs lielisks zināšanas un jūs būsiet lieliski pirtnieki. Šodien mans pirtsmīlis ir Adele, lūdzu. Ir būtiski uzjautāt, pirms jūs dodaties uzzināt pirtsmīļa vārdu. Tāpat ir būtiski noskaidrot arī viņu veselības stāvokli un pieredzi pirtī. Tā kā sveiki, es zinu, ka tev sauc Adele, bet tad, mans vārds ir Gints, tad būšu jūs pirtnieks šodien, un tad tev sauc Adele. Kā tu jūties šodien? Es jūtos labi, tāda enerģiska. Ļoti labi. Vai tev ir bijusi pieredze pirtī jau pirms tam? Jā, ir bijusi ļoti patīkami pirtī. Labi. Un kāds ir tavs pašreizējais veselības stāvoklis? Varbūt ir novērots kaut kādas izmaiņas pirts laikā? Vai? Nē, šobrīd nav tāda būtiska veselības problēma. Varbūt nedaudz apaugstējusies, bija pirms pāris dienām, bet tagad jau ir labi. Ļoti labi. Tavs šīs dienas pirts mērķis ir, vai tā ir relaksējošā pirtiņa, vai tā ir uzmundrinošā, enerģiskā? Relaksējošā, jā. Tātad, mums pirtsskolā ir divi veidi pirtiņas, vismaz no sākuma. Viena ir relaksējošā, otra ir uzmundrinošā. Un tur atšķirība ir vienkārši pēriena intensitātē, paša pēriena intensitātē un pēriena ritmā. Tā kā. Jā, relaksējošā. Ja? Vai esi gatava pirts procedūrai? Jā. Ļoti labi, gulies uz muguras. Labi, tad pirmais, ko mēs darām, mēs iekārtojam pirtsmīli tā, lai viņš jūtās ļoti ērti. Sākam ar galvu. Ja? Sakārtojam galvas slotiņas. Ir ērti? Ļoti labi. Iekārtojam rokas. Viena roka. Jūs neredzat, bet ir arī otra roka iekārtot. Labi, un tad iekārtojam kājas. Paliekam slotiņas apakšā zem kājām, tā lai pirtsmīlim nekas netraucētu, un viņi varētu labi atpūsties. Ir labi? Ir labi. Jā. Vēl būtiski ir skatīties, vai pirtsmīļa augums ir taisns. Un, ja ir nepieciešams korekcijas, jūs varat nedaudz pakoreģēt un tā. Vēl man sagatavot ir pirts lupatiņa. Gadījumā, ja ir pārāk karsti, tad viņu samērcējam augstā ūdenī, uzliekam uz pieres, un tur virsū vēl varam likt papildus slotiņas, kas atdzesē galvu un palīdz pie elpošanas. Tad, jā, pirms pašas procedūras sākuma, jūs tagad sākam procedūru, un tad pirms sākuma jūs uzmetat gariņu, kādas 3 kausus vismaz, pagaidat, kamēr siltais gaiss nostājās augšā, un lēnām novēdināt viņu lejā, sākot no kājām, ejot uz galvu, ar apļveidu kustībām, atpakaļ līdz kājām, uzsildat pirtsmīļu ķermeni. Izlīdzināt gariņu pa ķermeni. Tad, kad tas ir izdarīts, jūsu viens no svarīgākajiem uzdevumiem pašam parūpēties arī ir par sevi, ne tikai par pirtsmīli. Un šajā brīdī ir nepieciešama sazemēšanās. Jūs palūdzat nostājoties pozīcijā un palūdzat augstākos spēkus jums palīdzēt šajā pirts procedūrā. Ja. Atkal varam uzveidināt, sasildīt ķermeni. Kad tas izdarīts, jums ir nepieciešams izveidot kontaktu ar pirtsmīli. Ja, tajā brīdī jūs slotiņas vai nu noliekat kaut kur malā, vai jūs viņus varat uzlikt uz pirtsmīļu, lai slotiņas un augi jau sāk darboties. Ja. Un paņemat roku, sirds atvērienā, otra roka ir uz pleca. Labi. Noliekam apakaļ.
Un tagad sākās pirmais etaps – sildīšana. Nepieciešams uzmest atkal ir garu, kādas 3 karupsiņas uzmetat, un sagaidat, kamēr gariņš ir augšā, jūs viņu atkal nolaižat lejā, atkal sākot no kājām, sākat sildīšanu. Šādi pārējāt 3 reizes pāri. Ja. Tad, kad sildīšanu esat pabeiguši, nākošais jūsu uzdevums ir iepazīstināt pirtsmīli ar slotiņām. Process saucās sijāšana. Tie ir ļoti viegli pieskārieni ķermenim, un pieskāriens jūs sakat ārpus ķermeņa, fiziskā ķermeņa, tā lai arī aura tiek iepazīstināta ar slotiņām. Ja. Katrs slotiņš par savu kāju. Šeit pie vidus pie gurniem veicat apgriezienu un ejat tālāk. Pāri galvai, pa abām rokām, pāri pirkstu galiem. Neejot atpakaļ pēc tam pāri galvai, atgriežamies sākumā. Varam atkal uzveidināt silto gaisu. Un atkārtojam 3 reizes sijāšanu. Kad sijāšanas process ir pabeigts, nākošais jūsu bloks ir sildīšana vai kompreses. Šajā brīdī ir atkal nepieciešams uzmest garu, jums ir nepieciešams siltais gaiss, jo kompresēm vajag silto gaisu. Uzmetam gariņu, pagaidam silto gaisu. Atkal pirms kompresēm varam uzsildīt nedaudz pirtsmīļu ķermeni, nolaižot silto gaisu lejā. Un sākam kompreses. Kompresēs abas 2 slotiņas liekam uz visiem kruspunktiem. Vienu no vienas pēdām, vienu no vienas puses, otru no otras. Apņemam, nedaudz piespiežam, pagaidam, savā prātā izskaitam līdz 3. 1, 2, 3. Ņemam nost. Atkal uzsildam konkrēto vietu, nolaižot gaisu, gariņu un sildam otru pēdu. Atkal ņemam silto gaisu. Pirmais ir pēdas, pēc tam ejam uz potītēm. Nākošais mums ir ceļgala locītavs. Apņemam no abām pusēm. Tālāk mums ir gurni.
Pēc tam pārvietojamies uz pleciem. Tad liekam uz elkoņiem. Un plauksts. Un pēc plaukstām izvalkam ārā pa pirkstu galiem, nokratam zem lāvas. Tad, kad jūs esat pabeiguši kompresis, nākošais mums ir pēriens. Un pirms pēriena noteikti, kad ir jāuzmet gars, uzmetam gariņu. Sagaidām, kad viņš paceļās virs mums un nolaižam uz pircmīļu ķermeņu. Uzsildot atkal ķermeni. Un tad jums sako lielais pakaus. Lielais pakaus sākās aiz kājām un iet abas divas slotiņas pa vienu kāju. Tā kā mums ir relaksējušais pēriens šodien, tad gan intensitāte, gan slotiņu pieskārieniem ir jābūt mierīgiem, relaksējošiem un maigiem. Pagrieziens pie gurniem. Viens plecs, ejam otrā plecā un pa otru kāju ārā. Un apakaļ. Pagrieziens pie gurniem. Un ārā līdz kājām. Šis ir viens lielais pakaus. Tādi jums ir nepieciešami 3. Ja, tad, ja ir nepieciešams, uzmetam garu, uzveidinam. Ja nav, tad turpinam. Mainot slotiņu ritmu, intensitāti. Ja, otrs un trešais. Ja vajag uzveidinam, ja nevajag veidināt, tad turpinam. Lielais pakaus ir izpērts, tālāk sako mazais pakaus. Šajā situācijā, šajā brīdī, ja jums nepieciešams, jūs uzmetat gariņu, pagaidat, kamēr viņš ir, nolaižat, novējojat atkal viņu uz ķermeni lejā. Un mazais pakaus. Mazais pakaus katra slotiņa iet pa savu kāju. Ja, atceramies, ka mums ir relaksējušies pēriens. Pie gurniem pagriežamies un
šajā brīdī katru slotiņu iet par savu roku ārā. Pāri pirkstu galiem. Apakaļ līdz saules pinumam. Tagad, mainot ritmu, atkal ejam ārā uz rokām. Otrā reize, un tad atkārtojam vēl trešo reizi. Un trešajā reizē ejam ārā kaut pa kājām, pa katru slotiņu pa savu kāju. Mazais pakavs ir pabeigts. Pēc pēriena atkal nomierinam pirtsmīļu ķermeni ar sijāšanu, nelielu vieglu pieskārienu. Pagrieziens pie gurniem. Tad nākošais jūsu etaps ir rasināšana. Rasināšanā izmantojam, ja ir relaksējošais pēriens, tad ūdens ir remdens un silts. Ja ir uzmandrinošais, tad ir augsts un vēl augstāks varbūt. Ja? Tā kā vai nu jūs izmantojat tās pašas, bet labākā gadījumā jums ir divas citas slotiņas. Vispirms ir remdenā ūdenī, iemērcam un laižam pār ķermenim, izkratam. Atceramies, kad uz galvas virsū nelaižam ārā par rokām un ejam apakaļ, pagriežamies un ārā. Tad mums iet nākošais ūdens. Pirmais bija siltais, tagad iet remdens, jo mums ir relaksējošais pēriens. Ja? Tad remdenot, atvēsinam pirtsmīļu ķermeni, nolikam viss un ārā. Un trešo reizīt atkal atgriežamies pie remdenā un laižam. Tad, kad rasināšana pabeigta, nākošais jūsu etaps ir slaucīšana. Slaucīšanā izmantojam tās pašas slotas, ar ko rasinājām, vai nu tās ir tās, kas jums ir papildus slotas, vai nu, ja jūs to darat ar paramām slotām, tad jūs to darat ar paramām slotām. Un slaucīšanu sākam virs galvas. Un pirmais ar viegliem pieskārieniem pāri sejai. Tad, kad nonākam uz ķermeni, varam nedaudz piespiest un pa ķermeņa virspusi. Un šajā brīdī jūs sakat nos no galvas un izkratam zem lāvas. Pagriežam slotas uz tīro pusi. Nākošo ņemam no saules pinuma. Velkam pa ķermeņa ārpusi, gar rokām un sakam nos no sirds. Atkal nokritam zem lāvas, pagriežam slotu tīro pusi un atkal ejam pāri galvai, viegli pieskaroties un uz ķermeņa varam atkal piespiest un sakam nost no tava augumiņa un šeit pa kāju iekšpus, pa ķermeņa iekšpus izslaukam visu tā, lai un nokritam zem lāvas, tā, lai viss ķermenis ir noslaucīts.
Tad, kad slaucīšana ir beigusies, jums obligāti ir jānoskalo slotas, kas ir augstā ūdenī, iemērcat un zem lāvas visu lieku ūdeni nokratat nost. Tad, kad slaucīšana ir beigusies, jūs atverat pirts durvis, ielaižat svaigo gaisu, vai arī to var darīt jau pirms slaucīšanas, lai nomainās gaiss. Un šajā brīdī jūs varat uzjautāt pirtsmīlim, kā viņš jūtās, kā jūties. Ļoti labi. Labi. Slotas noliekam malā. Un caur labo plecu jums jālūdz, lai pirtsmīlis apgriežās uz vēdera. Ja, kā, caur šo plecu lūdzu apgriezies uz vēdera. Šajā brīdī jums ir jānomaina slotas, kas ir zem galvas, vai nu jūs viņas ieliekat vēsā ūdenī, atzasējat un noliekat apakaļ vietā. Ja, gulies. Noliekam vietā. Atzasēt slotas, jā. Tu vari uz sāniem griezt. Ot, jā, kā tev vai uz tiem vai tiem. Ja. Iekārtojam akal galvu, jūties ērti. Ja. Iekārtojam rokas, tā lai rokas ir uz slotiņām. Otra. Ja. Un iekārtojam kājas. Ja. Ja. Jūties ērti? Jā. Labi. Akal paskatāmies, vai ir pirtsmīļa ķermenis ir taisns. Ja ir taisns, tad to pašu, ko mēs darījām, kad pirtsmīlis gulēja uz muguras, mēs atkārtosim tagad to pašu visu, kad viņš guļ uz vēdera. Ja, tad šajā brīdī aiztaisam pirts durvis, mums ir ienācis svaigs gaiss, uzmetam gariņu, ja, un sagaidām, kad gariņš ir pacēlies virs jūsu galvas, nolaižam to uz pirtsmīļa ķermeņu, uzsildot ķermeni. Izlīdzinam gariņu pa visu ķermeni. Tātad esam uzsildījuši ķermeni. Tagad atkal iepazīstināsim muguru ar slotiņām. Veicam sijāšanu. Atkal sijāšana ir 3 reizes. Kāds slotiņi iet pa savu kāju. Viegli pieskaroties. Pie gurniem, virs gurniem atkal sagriežamies. Pāri pirkstu galiem. Un apakaļ. Apakaļ ejot nevajag vairāk iet par galvu. Jā. Sijāšanai atšķirības tad, kad guļ uz muguras un pēc tam, tad, kad guļ uz vēdera, šajā brīdī jums ir atvērts pēdas vaļā un pēdu galos ir ļoti daudz visādi nervi, kas ir atbildes pa mūsu visādiem orgāniem. Tāpēc sijāšanu ar atvērtām pēdām nobeidzam ar 3 pērieniem un izslaucīšanu. Tas izskatās šādi. Un izslaukam ārā un lieko zem lāvas. Ja? Ja vajag atkal uzsildam ķermeni.
Tad, kad sijāšanu esat pabeiguši, nākošais posms ir kompreses. Šajā brīdī noteikti nepieciešams ir gariņš, lai slodzes būtu siltas un lai jūs caur slotām varētu atdot maksimāli daudz siltumu ķermenim. Ja? Tad uzmetam garu, sagaidām, kad viņš ir virs jums, nolaižam garu lejā. Ja vajag, varam atkal pasildīt ķermeni. Ja ir pirtī liels karstums un jums liekas, ka slodzes ir pa karstu priekšstā, jūs varat pielikt pie sava pleca un saprast, ja nav, tad liekam abas divas virsū uz pēdām un atkal 1, 2, 3. Ņemam nost, ja? Nākošais ir potītes. Cegali. Gūža. Pleci. Elkoņi. Skatāmies, lai slotu kātiņi nespiežās pirtsmīļu ķermenī, ja viņas izgriežam uz āru. Un plaukstas. Pēc plaukstām izvelkam ārā un nokritam zem lauvas. Tad, kad kompresses ir salikts, locītavs ir uzsildīts, tālāk jums sako atkal pēriens. Pirms pēriena noteikti, kad ir jāuzmet gariņš, uzmetam gariņu, sagaidām, kamēr gariņš nostājas virs jums, nolaižam lejā. Un aiziet tā kā lielais pakaus pa vienu kāju iekšā. Viens plecs. Ieejam otrā plecā. Un pa otru kāju ārā. Un atpakaļ. Viens. Kopā ir 3 lielie pakavi. Varam atkal paņemt slotiņās karstu gaisu un aiziet. Ja, varam izslaucīt un trešā reizīt. Varam atkal uzvēdināt, ja nepieciešams. Un trešā reizīt.
lielais pakavs izpērts. Tagad tālāk ir mazais pakavs. Ja nepieciešams, jūs atkal varat uzmest gariņu, uzsildīt ķermeni, un katra slotiņa ir par savu kāju. Gurniem apgriežamies. Par rokām ārā. Pāri pirkstu galiem. Un līdz saules pinumam. Un ejam atkal ārā. Pāri pirkstu galiem. Apakaļ. Līdz saules pinumam un trešo reizi. Un pēc trešās reizes ejam ārā pa kājām. Kad mazais pakavs izpērts, tālāk mums ir atkal jānomierina ķermenis. Nozīmē, kad viegli sijāšana, viegli pieskārieni pāri visam ķermenim. Kad sijāšana ir pabeigta, nākošais etaps ir asināšana. Mūsu gadījumā tas ir silts, remdens un silts ūdens. Ja, tad vai no tām pašām vai jūsu sagatavotajām rasināšanas slotām, tad ir silts. Iemērcam tā, lai ritīgi līst un pār ķermenim. Neejam virsū uz galvas, par rokām ārā un atpakaļ. Ja. Līdz kājām. Nākošais ir remdens. Un nobeidzam ar siltu ūdeni. Tā. Ja jums pirtsmīlim ir uz galvas bijušas slotiņas, tad šajā brīdī noņemat slotiņas, noņemat vielīti, atverat pirts durvis vaļā, atkal gaisa apmaiņai, lai ienāk sveiks gaiss. Un ar slotām noslaucīsim visu ķermeni. Sākam atkal aiz galvas, velkot pāri, viegli pieskanamies galvai. Un kur ir ķermenis, tur varam bišķi vairāk uzspiest. Un velkot, sakam, nost no tavas galvas, ārā pa nagiem, pa kājām. Ja. Nākošais ir no saules pinuma sākam velkot un pa ķermeņa ārpus, nost no tavas sirds. Ja. Un trešais ir atkal sākot aiz galvas. Un šeit pa ķermeņa iekšpus, ja. Nost no tava augumiņa. Izvelkam līdz galam. Kad ķermenis ir noslaucīts, šīs slotas augstā ūdenī un visu lieko zem lāvas apakaļ. Kad pēriens ir pabeigts, uzjautājam pirtsmīlim, kā jūtās. Kā tu jūties? Labi. Vajadzēs griezties. Tev jāgriežās riņķī, atkal caur labo plecu, ja? Labi. Ļaujam apmēram 10 sekundes pagulēt, lai saprot, kā jūtās.
Un jums viņš būs jāceļ augšā. Jūties labi? Galva nerēps? Labi. Šajā brīdī jūs noņemat no slotiņas, kas ir rokām, kas jums varētu traucēt. Ja. Tā mums netraucēs. Ja. Sākot ar tālo kāju, palīdziet viņam saliek kāju. Viena, otra. Ja. Kreiso roku lūdzat, lai viņš pieturās pie lāvas. Un labo roku dodat sirds atvērienā. Un uz 4 jums jāsaka, celies. Ar otru roku jūs pieturat pie ceļgala. Un esi gatavi celties? Jā. Uz 4. 3, 4. Un sagriežat virsmīlu šādā pozīcijā. Palūdzat, lai nosēžās uz lāvai bišķi dziļāk. Nosēdiesim, jā. Rokas noliekam uz ceļgaliem. Labi. Uzmetam, aiztaisam durvis. Uzmetam garu. Tad, kad gars uzmests, mēs paņemam garu, nolaižam uz muguras. Ja, un sākot no lejas, liels pēriens. Uzmanību pievēršam kakla daļai, sprandai. Kad jūs esat izpēruši muguru, nākošais solis ir, jums ir jāuzliek eņģeļa spārni. Tas ir viegli pieskārieni muguras apakšdaļā, vidusdaļā un šādā pozīcijā. Un vēlreiz, jā. Un 4. reizē jūs paliekat augšā un novelkat šādi. Kad jums mugura ir izpērta, nākošā jums ir arī nedaudz jāizpēr priekša, bet tiešām nedaudz. Uzveidinam no augšas silto gaisu uz leju. Ja. Un sākot ar viegliem pieskārieniem, ķermeņa ārpusi. Uzējam virs galvas un ar viegliem pieskārieniem ķermeņa priekšpusi. Ja. Tad, kad jūs to esat izpēruši ķermeņa ārpusi un ķermeņa priekšpusi, tad noslaukam atkal ķermeni ārpusi, sagriežam slotus uz tīro pusi un ķermeņa priekšpusi. Pēriens ir pabeigts. Tagad ir tas, kas ir nepieciešams. Jums ir jāsazemē gan sevi, gan pirtsmīli. Niekam šitā būs labāk. Viena roka ir ar slotiņu augšā. Un ar otru jūs sazemēsiet pirtsmīli, velkot pa pirtsmīļu centra asi uz leju. Lūdzat, lai pirtsmīlis iztaisno muguru. Taču ir labs pēriens bijis, skatiens acis soļā, skatiens taisni uz priekšu. Ja, un paceļot virs galvas, sveicat sazemējumu. Nu tā, protams, ir jāizved pirtsmīlis ārā, palīdzat viņam nokāpt no lāviņas, doties vai nu uz dušu, vai nu uz augstu kublu, vai atgulties kādā zālītē vai speciāli sataisītā vietā un izbaudīt atlikušo procedūru. Ceru, kad jums noderēs un kad ir skaidrs un saprotams, tiekamies pirtīs. Paldies!